Pārsvarā tie ir 40 līdz 50 gadus veci Latvijas iedzīvotāji, bet tas nav noteikti tā. Un daudz no viņiem saprot to Latvijas kultūras mantojuma nozīmi, kāpēc tas ir svarīgi gan Latvijai, gan arī Kuldīgas novadam, un iegulda naudu šādā kultūra vēsturiskā mantojuma atjaunošanā. Tas dod tādu piesaisti Latvijai, Latvijas kultūras mantojumam. Un, protams, ir arī tas, ka šajā projektā ir paredzēta peļņa, jo apmēram 5-6 gadu laikā pēc maniem finanšu aprēķiniem būs peļņa, kur sāksim izmaksāt dividendēs. Tas ir veikts tādiem ļoti pieticīgiem aprēķiniem, jau pie 50% noslodzes. Es esmu pats strādājis finanšu iestādēs, dažādās kredīti iestādēs, un es redzu, ka bieži vien tie finanšu plāni ir baigi optimistiski, un tādēļ es pats šim te plānam pieeju tīri pragmatiski. Muižas koncepts ir Gardēža viesnīca, kurš ir izplatīts visā Rietumē Eiropā. Latvijā tāda koncepts vēl nav pieejams, bet man ir zināmas kompānijas, kuras nodarbojas ar šādu turistu piesaisti, un šis būtu jauns galamērķis, kas palielinātu kopējo Latvijas turisma atdevi un arī sniegtu atbalstu visam Kuldīgas novadam un arī Latvijai, jo šie turisti, kas ieradīsies, viņiem būs arī vajadzīgs gan transports, viņiem vajadzēs ne jau viņi visu laiku sēdēs muižā, viņi arī aizbrauks ekskursijās, viņi pastaigās pa Kuldīgu, padzers kafiju, nopirks kādus suvenīrus, un tas ir tāds, un palīdzot un ieguldot šajā Paduras muižas akciju sabiedrībā, tu palīdzēsi arī radīt šos jaunās vietas, un varbūt, ja tavs darbs nav tieši saistīts ar turismu, tā nauda ienāks Latvijā, un arī tu saņems lielāku peļņu, vai, ja tu esi algots darbinieks, saņems arī lielāku algu. Jau izveidojusies diezgan liela Paduras muižnieku kopiena, kas ir 114 investori, kas ir ieguldījuši Paduras muižā. Dažs pat ir ieguldījis vai jau nopircis kādas 13 akcijas un sasniedzis maršala līmeni, tūlīt tās jau tiecās pēc jaunā līmeņa. Un akciju sabiedrībā ir daudz pazīstami cilvēki. Ir, piemēram, Jānis Ošlejs, Linda Mūrniece, Gundars Āboliņš, aktieris. To, ko viņš stāsta, tas arī patiesi ir, ka viņš ir muižas akcionārs, un par to tu vari pārliecināties uzņēmuma reģistrā. Un varbūt tu vari redzēt, kādi ir no taviem pazīstamiem cilvēkiem, tāpēc mēs te rādās visi vārdi un uzvārdi ar muižas esošajiem akcionāriem. Tā kā nekavējies un arī kļūst par akcionāru un atrod savu kompāniju. Varbūt tas pat jau ir tavs rats vai draugs, kuram jau pieder šī akcija, un tu kļūst par šī ekskluzīvā kluba līdzdalībnieku. Un muižnieks attiekās savā starpā. Ir muižnieki, kas brauc uz muižu un palīdz ar dažādiem darbiem. Protams, ir tās šīs ekskluzīvās tiesības visu mūžu ieeja muižā bez maksas, visu dažādu ielūgumu uz dažādiem pasākumiem. Tāpat mēs tagad taisīsim 9. augustā, mēs taisīsim vakaru ar Gundaru Āboliņu, vai arī akcionāriem ir ielūgums 6. jūdas zaļumbalvas. Mums ir atsevišķa WhatsApp grupa, kurā es apziņoju akcionārus ar to stāstu par kas jauns notiek un kāda pasākuma notiek, kur viņi var piedalīties. Ieguldījums ir ne tikai dividendus, tas, ko es runāju, ka 5-6 gadu laikā bija dividendus, bet arī šis akciju vērtība celsies, jo kopējā īpašuma vērtība ceļās. Pašlaik jau mēs esam veikuši tos darbus, kas ir apsolīti pirmajā kārtā, uztaisījuši vannas istabas, salvilkuši kanalizāciju, ūdeni, ierakuši septiķi, un muižai jau ir pievienotā vērtība tīra kā ēkai. Bet arī līdzmuižniekiem visu mūžu bezmaksas ieeja muižā, kas, teiksim, pašlaik ir 5 eiro, bet nākotnē noteikti tas būs vairāk, un tā būs daudzreiz lielāka vērtība. Tāpat jau sākot ar pirmo akciju, līdzmuižnieks dabūna 15% atlaidi. Tas nozīmē, pašlaik varbūt tas ir maz, tas ir, piemēram, visas muižas noma ir 160 eiro, kas ir apmēram 20 eiro atlaide, bet tad, kad muiža jau būs sataisīta, šīs atlaides summa būs pamatīga, un tu varēsi to izmantot. Ja, muižu es nopirku 2007. gadā 300 000 eiro no Paduras pagasta pārvaldes, un ar šo muižas atjaunošanu es nodarbojos kopš 2015. gada. Daudz darba stundas, daudz laika, daudz enerģijas un daudz domāšanas arī ieguldīt šajā projektā. Bet, lai
topošie muižas akcionāri būtu pilnīgi pārliecināti, un arī es būtu pilnīgi iekšā šajā projektā. Es muižu novērtēju un ieliku akciju sabiedrības Padurs muižas pamatkapitālā. Par to jebkurš var pārliecināties uzņēmuma reģistrā. Bet arī tagad katra diena principā tiek pavadīta muižā. Es sagaidu viesus. Mums ir Airbnb viesi, mums ir ekskursanti. Pats bieži vien vadu arī ekskursijas, jo cilvēkiem tiek dot papildus vērtība. Ļoti bieži brauc līdzmuižnieki. Ar tiem ir foršas sarunas, un tāpat katram ir jāparāda, kā izskatās muiža. Un uzraugt celtniecības darbus, jo ir jautājumi, kuri, kad mēs būvējam, ir forši, kad pats es pieslēdzos, apstos, kā tas viss notiek, un, protams, pasteidzinu. Tāpat ir ikdienas uzturēšanas darbi. Tas nenozīmē, ka es sēžu tikai tā kā tagad pie galda ar pildspalvu un papīru, bet bieži vien arī nopļauju zāli, apgriež krūmus vai uzkop istabas, jo tas ir svarīgi, un kad saimnieks ir klāt, tad tas arī ir daudzreiz labāk. Katru dienu es muižā eju gulēt, un katru dienu es muižā mostos. Un tas, kas ir akcionāra priekšrocība, ir cilvēki, kas saka, ka tad jau man pašam šausmīgi daudz darba, es to nevaru paspēt vai vēl kaut kas, bet šeit ir tā tava iespēja, ka tu ieguldi savu naudu, un tu vari atbraukt, apskatīties tais svētkos vai tais tikšanās reizēs, cik tas viss smuki ir izdarīts. Tev nav jādara tas ko daru es, bet, jā, protams, ja tu vēlies, tad tu vari arī pieteikties, ka salabos kādu logu, uzrakst kādu dobu, iestādīs kādu puķi, ko arī dara. Paldies tiem akcionāriem, kas ir Ilonai Kalniņai, kas ir savedusi daudz puķis, Agnesei Arnei Štencelē, kas atveda šausmīgs maržīgas lilijas pie muižas durvīm, Andrim Dzērvem, kurš palīdzēja sazāģēt osi un izveidot soliņus, Jānim un Dainai Gorobeciem, viņi arī ļoti smuki sagatavoja ābeli, palīdzēja vecajai ābelē atbrīvoties no sausajiem zariem. Un Padurs muiža ir mans galvenais darba objekts. Es koncentrējos uz to, un es daru tikai to. Ideja ir pa Gardēžu viesnīcu, kurā viesi var gatavot pēc senām pavārgrāmatām ēdienus. Latviešu valodā ir 200 gadus veca pavārgrāmata, un arī citās valodās ir dažādas pavārgrāmatas, kur ir daudz un dažādi interesanti ēdieni. Šis koncepts izslēdz sezonalitāti, jo arī pirms Ziemassvētkiem tu vari braukt mācīties gatavot. Ziemassvētku ēdienas, pirms lieldienām, lieldienu ēdienas. Un tas ir tīrs pieredzes turisma produkts, kas ir, kad muiža ir kā galamērķis, nevis kā apstāšanās punkts ceļojumā uz kādām citām vietām. Mērķa grupa šiem te būs vācieši. Es pats ļoti labi runāju vāciski, zinu arī dažas citas valodas. Un man ir arī daudz draugi Vācijā, kas varētu palīdzēt ar šo te klientu piesaisti, jo tā vācu valodas zināšana dod man ļoti liels konkurences priekšrocības, jo man nav vajadzīgi pastarpināt, meklēt vai domāt, kā es to varu atrast. Arī klientus apkalpoja vāciski. Ir vācu turisti, kas ļoti priecājās, ka ir atbraukuši šeit. Un tā kā šī te ar to vien nepietiek, Gardēžu viesnīca, tad tā doma ir tāda, ka sestdienās, svētdienās arī tagad notiek, piemēram, pagājušajā gadā notika 8 kāzas, un arī šogad notiek daudz un dažādi pasākumi. Ka brīvdienās savukārt ir dzimšanas dienas, ģimenes salidojumi, kur var sapulcēties kopā visi ģimene, korporatīvie pasākumi vai vienkārši cilvēks atbrauc, viņš grib palikt viens pats šādā te muižā, padomāt par savu dzīvi. Šeit ir tā priekšrocība, ko daudz klientu uzsver, ka šeit ir tāds klusums un šeit fantastiski labi var izgulēties. Varbūt tiem cilvēkiem, kam pietrūkst miera, viņš šeit varētu arī tādu retrītu atrast, kurā var forši atpūsties no ārpasaules un nedaudz palēnināt savas dzīves steigu. Investoriem, ja mēs skatāmies to, ko es runāju, ir apmēram 40 līdz 50 gadi vidējais vecums. Lielākā daļa ir nopirkuši tikai viena akcija. Arī viena akcija ir ļoti superīga, un es pateicīgs tiem cilvēkiem, kas atbalsta šo te projektu un pērk arī vienu akciju. Un, ja runājam par izcelsmes valstīm, tad visi ir latvieši, izņemot vienu, kas ir vācietis, Andrejs von Kleists, un viņš ir bijis muižā pirms 10 gadiem. Viņš redzēja pirms 10 gadiem, cik te briesmīgi viss izskatījās un cik daudz tagad darba ir paveikts. Un ir arī latvieši, kas dzīvo ārzemēs. Viņi arī nopērk, jo varbūt pat tā muiža var būt tā vieta, kad tu esi dzīvo ārzemēs, tu nopērc šo te akciju, un tev ir
tāda vieta uz Latviju, kur tu vari atbraukt, kur tu vari palikt. Cilvēks varbūt ir aizbraucis uz ārzemēm dzīvot, un viņam vairāk nav tādas mājas vietas. Tad Muiža varētu būt šī vieta, kurā tu vari palikt, kad tu ceļo pa Latviju, tu atbrauc šeit, tu vari uzaicināt šeit savus draugus un izmantot šo savu arī akcionāru atlaidi. Un tā ir tiešām justies kā saimnieks, nevis, ka tu noierēji kaut kādā viesnīcā numuriņu vai viesmājā, kur tu īsti draugus nevar uzaicināt. Tad šī, arī tas viss koncepts, kā izskatās šī Muiža no iekšpuses, tā ir tāda liela privāta māja, kurā tu tiešām var uzaicināt visus draugus, un šeit ir daudz guļamistabu. Šeit jau tagad ir 11 guļamistabas, kurās var sagulēt, respektīvi nav jāguļ uz raskladuškām vai uz izlaižamiem krēsliem. Tu vari saicināt visu savu ģimeni, radus draugus, bērnus un uztaisīt foršu pasākumu, kurā var mierīgi pasēdēt, ne tikai svinībās, bet arī mierīgi pasēdēt, papeldēties, parunāties. Bieži vien cilvēki, mēs zinām, ka ļoti daudz cilvēku ieiet un tā kā iziet no tās mājaslapas. Tas, kas droši vien atbaida tevi, ir tas, ka izskatās, ka ļoti sarežģīta sistēma, lai kļūtu par investoru. Ir arī esoši investori stāstījuši, ka dažām ir pagājis diezgan ilgs laiks, bet tas ir Eiropas Savienības noteikumi, un tu principā atver kontu jaunā bankā. Tāpēc tev tiek prasīta pase vai ID karte un maksājuma uzdevums, ar kur tu apliecini, ka tu esi īsta persona un ka tu neesi pakļauts sankcijām. Varbūt var likties smieklīgi, ka Latvijas iedzīvotājs kādam sankcijām es pakļauts. Es parasts cilvēks esmu, bet Eiropas likumi ir likumi, un tas ir tavai drošībai. Pēc tam ir jāizpild tests, ko ar investoru tests, arī tas ir tavai drošība, lai tu, piemēram, neieguldīt pārāk daudz naudas, nekā tu īstenībā vari atļauties. Mēs arī negribam, lai tu ieguldi pēdējo naudu, kas tev ir šajā projektā. Vienkārši ieguldīt to, ko tu vari atļauties un ko tu vari ieguldīt. Un mēs garantējam to, ka tava nauda būs drošībā, jo mēs būvējam Muižu. Tu pats vari atbraukt, apskatīties, kā tas viss izskatās uz vietas, kāda darba tiek paveikta. Arī investoriem ir izveidots atsevišķs WhatsApp chats, kurā es parādu, kas ir noticis, kādi ir notikumi un ko mēs esam paveikuši. Par Crowded Hero. Daži prasa, kas ir Crowded Hero. Crowded Hero ir Latvijas bankā licencēta finanšu piesaistes kompānija, kur var veikt finanšu piesaisti visā Eiropas Savienībā. Un tā ir viena no retajām Latvijas kompānijām, kur var veikt šādu darbību.